Manā humora top 6, jo bez liekas garas lasīšanas vienkārši mēs tiešām savācam dažādas izteicienas parunas un sakām vārdus par skopumu, jā. Īsāk sakot, laiks dzīvot, laiks būt skopam. Jā, jo skops nebūsi pērlēs un dimantos nestaigās. Skops nebūsi... Šampaniešu vannā nepeldēsies. Tā tad... Tā ir par līdzīgu arī tur visādi teicieni ir, jā. Noteikti, jā. Nu ko, tad vācam visus šos te jaunos folkloras materiālus, uzklausot jūs pa tālruni 733 9933 vai arī izmantojot pageru 7777. Caur info. Vēl dažas minūtes laikā. Dzīvīte, šūpojos tevī. こちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。 Dots devējam tik fiksi neatņemams. Lūk, tāds. Jā, nu ko materiāls. sākam? Lauris iesniedzis to ir. Jā, paldies Laurim un sākam rubriku laiks dzīvot, laiks skopam būt. Jā, bez skopuma pie pērlēm un dimantiem netiksi. No skopa pat infekciju nedabūsi. Jānis atsūtīs skopa vista nedēļa, skops gaildis nedēļa nekad. Skopais autobusā un lidmašīnā savu slikto dušu patur pie sevis. Dāsnais toties vemb un vemb. Talsinieks Andris, tik skops, ka par santīmu iesnur no Rīgas uz Talsiem aizvilks, jā? Iesnur no Rīgas. Jā, labi. Skopais taupa uz zeķiem, nesā nedēļu, tad izgriež uz otru pusi un atkal nesā nedēļu. Rolands saka tā, skopais skopajam neatdodas. Nu jā. Jā, tieši tā. Neaizdod naudu, viņš to iztērēs, bet kad viņš naudu atdos, tu iztērēsi. Skaidrs, jā, tā veids labāk tā nedarīt. Jā, šis man patīk. Tev nebūs citas kopumu par savu izmantot, Gunārs. Tas ir viss kopāk pagaidām. No. Tā, jāņem nost brilles, kad lasa, lai stikli mazāk dilst. Agris atsūtīs, man bija skopa dvēselīte, tāpēc kājas nemaz gāju. Skopam veterināra ārsts diezgan labs visām kaitēm. Ivars, šitā es tāpēc nevarēju saprast, kāpēc tā ir, redz. Skops dabiskās vajadzības allaž kārto ar asarām acīs. Jā, bet zin, kā to labumu atdot. Tas taču bija mans. Kādu laiku. Vienīgais viņš var kaut kur uzkrāt. Tā skopais zvēru dārzā ziloni neskatās. Viņš apmeklējumu beidz pie dzeloņu čūskas. Dzeloņu cūkas. Tur viņš turpat ap stūri ir. Eģus, skopam visas blusas saskaitītas un nekad nepazūd. Jā, blusiņas visas. Skopais izgudrojis esot masālītas gorķus, masālītas lašus, kamellaids, mazlitrāžas auto, mazsalacu un mazmaiņu. Nu jā. Gunārs, skops kā īsās ziņas. Tas tā kā pa mums vai? Jā. Ja ciemos pie skopuļa rokas mazgā ar ziepēm, tad gaidi, ka tēja būs bez cukura. Tātad, ja ciemos pie skopuļa rokas mazgā ar ziepēm, tad tēja tu bez cukura dabūs tikai, jā. Tāpēc izvēlies. Izvēlies, jā. Jūris atsūtīs, reko, labāk divi lieli paldies nekā mazais piecītis. Tā ir tā savā prātā viņš izdomā. Skops pat nagu melnumu sārā nemetīs. Agita, reiz dabūjis paaugstinātu temperatūru, skopais to vairs nenolaidīs. Klausies, te vien baigā prātu. Kas reizi mūžā aizdevis, tas dzīvi velti vadīs. Kārlītis atsūtīs, tev nebūs divas bulkas ēst, ēd vienu. Jā, skopam mikrofonam ne augšas, ne apakšas neskan. Aivars rekā, aiz skopuma neprecējās, lietoja citu sievas. Jā, nu rentabli, jā. Skopais uz teātri un koncertu neiet.
Jā, kāpēc? jo necieši, ka biļetei atlaiž gabalu. 99% no izdevumiem var ietaupīt, ja amputē labo roku. Pēc statistikas tieši ar labo roku izdod 99% līdzekļu. Viesturs tā diezgan meldi un nežēlīgi. Nu, es domāju, prēmēsim... Ko tu domā? Man ir 3 versijas. Man patikās pat asarām acīs. Tas tā, bet varbūt pārāk tā ķēzīgi. Tev nebūs cits kopums par savu izmantot. Tas tā varētu, tas jau varētu pretendēt uz tādu paliekošu prātu. Un es kopumu neprecējās lietojot citu sievu. Bet tev kāds ir... Skopami ir veterinārā ārsts diezgan labs visām kaitēm. Bet man liekas, ka šitā ir vislabākā skopuļa, teiksim. Devīze. Tas bauslis, es domāju, kas reizi mūžā aizdevis, tas dzīvi velti vadījis. Es domāju. Labi, ja kam tad tas tāds? Aigar, mums ir tikai priekš tevis 4 minūtes laika, jā? Mēs esam skopi līdz neiedzībai. Mums jāmetās skopoties uz saldu. Tur mēs būsim dāsni kā tādi mozi. No 1:00 dienā jau. Jā, aiziet 9:56. Paldies, šīs bija BVB brokastis. Šonedēļ, nākošnedēļ atkal.